Labrīt! Es esmu jau pirmajā stāvā Dr. Illuminati centrā. Un mēs braucam augšā. Un šodien es varēšu atvadīties no brillēm. Yes. Jā, un Gustavs man turēs rociņu. Varbūt man tev jāatzīstās. Nu? Esmu Dr. Illuminati. Labi? Vēl labāk. Tev nav satraukumiņš kaut kāds? Man bija lielāks satraukums par šito interviju nekā par operāciju. Jā, tu sāki bišķiņu uztrauks, beigās viss labi aizgāja. Tu nebija, man liekas, sniegus nekādas intervijas nekad? Nē, nekad mūžā. Man bija pirmā intervija vispār. Nē, ja neskaita darba intervija. Nu jā. Darba intervija un kaut kāda skolas intervija, tad šī bija pirmā intervija manā dzīvē. Somas varētu atspēt tev, marķis nočikos, tā viņas tiesas. Esmu jau operācijas blokā, neuzlūks halāts un caparīt. Un mums iedevā 2 tabletītes, viena ir nomierinošā un viena kaut kāda priekšoperācijas, es nezinu. Un jā, mēs gaidām. Tā kā ir tā nomierinošā tabletīte, tad man uztraukums ir 0. Viņš ir daudz mazāks vai vispār nav tā kā slīdzenamā bija no rīta, lai arī līdz kā mēs nācām līdz šajienai. Lai labāk dzīst Pakistānas kebabiņiem. Priecīgs man novērojums šodien bija Pakistānas kebabā esot. Man liekas, to jāsauc par kaut kādu Pakistānas kebabu paradoksu. Respektīvi, kad cilvēks ienāk Pakistānas kebabā, es esmu novērojis to, ka viņi visi automātiski nodur galvu zemē, skats zemē, acu kontakts ar nevienu, vienkārši pēc iespējas ātrāk iekšā, pēc iespējas ātrāk ārā. Kas nekad tā nenotiek Pakistānas kebabā pēc iespējas ātrāk ārā. Viņi šausmīgi ilgi taisa vienmēr. Bet skaidrs ir tas, ka cilvēkiem Pakistānas kebabs garšo, bet neviens ar to īsti nelapojās. Tātad
Pēc operācijas, kā jūs redzat, bija uz operāciju arī to rītu, un tad es atbraucu mājās, bija pulkstens jau kaut kāds +1 bija. Es aizgāju gulēt tās 3 stundas. Nogulēju, labi īstenībā es nogulēju kaut pusotru stundu vienkārši dzīvoju gultā ar acīm ciet, jo es nevaru vairs nogulēt tik ilgi pa dienu, es droši vien kādreiz varēju to izdarīt, bet tagad vairs ne. Man bišķiņ es atbraucu pēc operācijas braucot mājās, es vispār nevarēju atvērt acis vaļā. Atbraucot mājās, man bišķiņ sāka arī graust, vismaz kreiso aci noteikti. Es pagulēju, piecēlos un šobrīd, līdz šim brīdim, pulkstens ir 8:30, gandrīz 9 vakarā. Man ir bišķiņ spiedoša sajūta kreisajā acī, bet man vispār nav nekādas sāpes vai kaut kas. Es vienkārši redzu ārā putniem acis, teiksim. Vienkārši kaut kas tik random fakts, jā. Šitā bija tev pirmā operācija, vai ne? Jā, pirmā operācija vispār. Kas man ir, nav nekad bijušas operācijas dzīvē. Vienkārši ir ļoti jocīgi, jo es saprotu, ka tagad vēl nav tas 100%, man liekas, tas redzes stiprums sasniegts, un tad man sāk palikt bail, cik vēl labāks var redzēt. Nezinu. Okay. Būs vēl vesels video atsevišķi par to, kā tev iet un kā tu jūties šobrīd, bet vienkārši es atnācu mājās no darbiņa, uztaisīju mums makarončikus. Un bišķiņ man atkal jāuzņemās būs mājturības jautājumi un atbildes. Tad jau redzēs, kā mums tie ies šitajā nedēļā. Galvenais, ka baibiņa pilnībā atgūstās no tās operācijas, lai viņa nesaforsē neko, lai Matildēns neiebakst viņai acī un lai viss mierīgi notiekās. Šodien būs tāds diezgan paīsts vlogs, bet tas ir tā teikt kā ievads nākamajam video, kur Baiba detalizēti pastāstīs jums, kas un kā notika operācijā. Domāju, ka daudziem aktuāls ir diezgan redzes jautājums. Es domāju, ka daudz no jums arī kādreiz apsvērš domu par lāzeru operāciju un tādām lietām. Mēs esam patiešām priecīgi, ka Baibai tika piedāvāt šādu iespēju. Tad jau mēs mierīgi pavakariņosim. Paldies, ka esi ar mums. Pirmo reizi un prasās. Līdz nākamajai reizei. Palaizi. Noknāvēs pasties kādu gabalu. Tas ir normāli vispār. Nevar. Negrauzīt, pasulkās. Jūs sakat, ka cukurs nav atkarību raisošs.